Man ir lūgums, labdien visiem, man ir lūgums nākat tuvāk. Ja? Nu, mums nevajag baidīties, mums nav nekādas spridzekļi. Ja? Mums nav spridzekļi, mēs nespridzināsim. Nav mums pistols, nav automāti. Nākiet tuvāk, lūdzu, Braģi, bismiļā. Brīžie. Tā. Mīļie brāļi, ислама ir tā, ka vīrieši sēž priekšā. По исламу же, братья, вы впереди должны сидеть, да? Tā kā lūdzu, ja? Pamēģināsim tā šoreiz, ja? Ja. Ja. Под viņas. Okay, хорошо. Nu labi. Ja. Ja. Cik skaisti. Cik skaisti. Brīnišķīgi. Man sauc Roberts, un es šajā mūsu tikšanās reizē pārstāvu Latvijas Islāma centru, no kurienes mēs esam atbraukuši kopā ar kolēģi un brāli Imrānu. Mūsu tikšanās ideja ir parunāt par islāmu kā tādu un pastāstīt par to, kāpēc mēs esam pieņēmuši islāmu kā savu reliģiju. Un padalīties tajā pieredzē, kas tas tāds islāms ir un ko tas dod. Un, mums par prieku jūs esat atnākuši tādā kuplā skaitā, un mēs arī esam satikuši savus ticības brāļus šeit, un jūs arī ikdienā noteikti saskaraties, ja? Jums varbūt būs vieglāk saprast, kāpēc cilvēki ir muslimi, kas tie tādi ir, jo Latvijā bieži vien cilvēki nesaprot, kas ir islāms, jo saskarās ar islāmu tikai no tā, ko viņi izlasa medijos, ierauga televīzijā, izlasa avīzēs. Ja? Nevēlaties jums teica, ka man nav nevienas spridzekļi, ja? Jo izskatījās, ka jūs baidaties no manis. Sākšu ar savu personīgo stāstu. Es neesmu etniskais muslims, es islāmu pieņēmu pirms 3 gadiem. Un līdz ar to man ir pieredze, kāpēc es to darīju. Jo es izaugu šeit, Latvijā, visdrīzāk tā kā lielākā daļa no jums, te cilvēki ir no Taģikistānas un tur ir citādāk, bet es dzīvoju Latvijā, mācījos latviešu skolā, latviešu augstskolā. Un, protams, mani vecāki nebija muslimi. Un par islāmu nekādas lielās sajēgas man nebija. Pirmā pieredze tiekoties ar muslimiem, mana personīgā pieredze, nevis tas, ko es izlasīju avīzēs, bija tad, kad es aizbraucu pirms 10 gadiem uz Ēģipti. Es aizbraucu uz Ēģipti, un Ēģiptē toreiz bija tieši Ramadāns, ja? Muslimu islāma ticīgo svētais mēnesis. Mēs pēc tam vēlāk varbūt parunāsim, ja jūs interesēs, kas tas tāds ir Ramadāns. Es tagad neieslīgšu, bet Ramadāna laikā islāma ticīgie gavē no saulēkta līdz saulrietam, un tad, kad saulriets ir noticis, tad islāma ticīgie visi apsēžās, noskait lūkšanu un paēd. Bet pirms paēd viņi aicina pie galda, pēc islāma noteikumiem ir jāpabaro visi, kur ir badā, kur ir izsalkuši. Un tas bija man pirmā pieredze, kad mēs gājām ar meitu pa ielu un mūs aicināja tie cilvēki, kas sēdēja pie lieliem klātiem galdiem uz grīdas, nevis tādiem galdiem, bet tur uz ielas izklātiem galdiem, ka viņi aicināja nāciet, sēžties, jūs gribat ēst. Tas bija ļoti dīvaini un nesaprotam mums latviešiem. Kurš tev Latvijā? Tu ies garām, kurš tas teiks, nāc paēd, varbūt tu gribi ēst. Ja, tas bija pilnīgi nesaprotam. Un tad man ļoti paveicās, jo es mācījos vienā no pasaules labākajām skvošu akadēmijām. Skvošs ir tāds sporta veids, ar ko es nodarbojos. Es esmu arī skvošu treneris, es pasniedzu to sporta veidu. Un Eģiptē viņš ir ļoti augstā līmenī, tieši tādēļ es braucu turien. Un šajā akadēmijā nāca citi eģiptieši, kuri bija muslimi. Un viņi bija, teiksim tā, nevis no vienkāršās tautas, ja, bet viņi bija tādi turīgie eģiptieši ar Cambridges, Oksfordas universitātes
izglītībām, bet viņi bija muslimi. Un mēs ļoti daudz runājām par islāmu. Man bija liels pārsteigums, ka islāms, tāds kā es redzu šajos cilvēkos un tāds, kādu es biju lasījis pirms tam laikrakstos, ir pilnīgi citādāks. Man tas likās dīvaini, bet tā sanāca, ka šie cilvēki viņi bija ārkārtīgi jauki, viņi bija ārkārtīgi silti, starojoši, viesmīlīgi, un nebija nekādas miņas no kaut kādiem ļaundariem. Man nebija jābaidās ne brīdi tur vai jājūtās slikti, tieši otrādi. Es jutos kā gaidīts viesis. Pagāja kaut kāds laiks, es, protams, aizbraucu no turienes, un es skatījos ļoti skeptiski uz tām ziņām, ko es lasīju par islāmu medijos. Ja? Pie katra kaut kādas ziņas par muslimu teroristiem, man bija filtrs, man bija kritika, es sapratu, ka iespējams tas nav tā. Un tā kā es esmu vairākus gadus nostrādājis medijos, Latvijas televīzijā, LNT, tad es zinu arī mēdīs no iekšpuses, ja? Zinu, kas notiek televīzijā, un zinu, kā tas ir, ka tev pasaka, šo tu teikt nedrīkst. Ja? Un šito mēs nerādīsim. Tā tas notiek televīzijā. Jūs man varat ticēt, tāpēc, ka es tur nostrādāju ilgstoši diezgan. Ja jūs domājat, ka šeit ir vārda brīvība un te viss, jebkuram ir tiesības izteikties un televīzija to parādīs, tā tas nav. Tad, lūk, šie filtri pastāv. Un tad, kad es to arī caur personīgo pieredzi iepazinos, es sapratu, ka nevajag ticēt visam tam, ko avīzēs raksta. Nevajag ticēt. Liela daļa no tā nav patiesība. Bet jātic tam, ko acis redz. To, ko sirds saka. Tas ir primāri. Un pēc kāda laika mana dzīve sagriezās pavisam citādāk nekā man gribējās, nekā bija manos plānos. Ja? Man dzīve pamainījās diezgan kardināli, un es nokļuvu tādā ļoti smagā stāvoklī. Es sāku meklēt attiecības ar Dievu. Mana pieredze šajās attiecībās bija tāda, teiksim, virspusēja. Protams, ka kad es biju maziņš, man ommīte bija katoļu ticīgā, tāda ļoti ticīga sieviete. Viņa skaitīja lūkšanas pāterus tur, viņa gāja uz baznīcu vienmēr, viņa vilka mūsu mazos bērnus uz baznīcu. To es atceros. Protams, Ziemassvētki, kā jau tur latviešu ģimenē, ja? Bet manas personīgās attiecības ar Dievu bija, nebija kaut kādā sistēmā ieliktas. Bija mēģinājumi atrast šīs attiecības, bet neveiksmīgi. Kaut kādu brīdi es gāju uz vienu harizmātisko baptistu draudzi, kur tur lēkā, tur aleluja, aleluja un tā. Un es, kaut kā man tas nelīmēja kopā. Un tad, kad man notika tas smagais dzīves posms, kad es principā pazaudēju visu, pat tādu vēlmi dzīvot, man viņas īsti nebija. Jā, principā man bija domas par pašnāvību, tas bija pirms 4-5 gadiem. Man bija ļoti smagas problēmas visās jomās. Personīgajā dzīvē es izšķīros ar sievu, ar kuru mums 15 gadus bijām nodzīvojuši kopā. Man banka atņēma visu, ko man varēja atņemt. Biznesā man tā piemānīja, teiksim. Un man bija ļoti smags tas stāvoklis un likās, tu ir 40 gadi, bet bļāviens man vairs nav nekā, un es esmu viens un tukšs un dzīvot, tā pa lielam negribās dzīvot. Un es sāku meklēt attiecības ar Dievu, sāku vispār saprast, kāpēc manā dzīvē tas viss ir noticis, kāpēc ir tā. Un es no sirds lūdzu, katru dienu es sāku lūgt Dievu personīgi, ja? Lūdzu, lai viņš man atver tās pareizās durvis, lai man ir attiecības, savas personīgās attiecības ar Dievu. Un es sāku arī meklēt. Es gāju pie budistiem, es gāju pie krišnītiem, es gāju pie hinduistiem. Un, protams, es arī sastapos ar islāmu. Un es klausījos, analizēju, es lasīju literatūru, svētos rakstus. Ja daudz muslimi ir lasījuši tikai Korānu, kas, protams, ir ļoti svarīgi un ļoti daudz, tad es esmu lasījis arī citus svētos rakstus. Un man bija ar ko salīdzināt, bet, protams, visvairāk
man uzrunāja tas, ko es redzēju, un tas, ko es dzirdēju. Nu, tie cilvēki, ar kuriem es satikos. Un tad es nonācu līdz islāmam. Līdz islāmam es nonācu tāpēc, ka nekur citur es nebiju atradis tās savas durvis, un man bija ļoti bail no islāma. Tāpēc islāms bija pēdējais. Es aizgāju tur sākumā pie budistiem, tad pie krišnītiem, bet pie islāma nē, jo pēc profesijas es esmu režisors, es esmu producents, es esmu mākslinieks. Mana iepriekšējā dzīve ir bijusi ļoti vētraina, ļoti bohēmiska, ļoti haotiska. Islāms ir miers, islāms ir kārtība, islāms ir disciplīna, islāms ir atturība, islāms ir šķīstība. Un tas ir tas, kas man ārkārtīgi biedēja. Kā viens no zināmākajiem kristiešu mūkiem, Augustīns, esot Dievam lūdzis, Dievs man dod šķīstību, bet ne uzreiz, ja? Kamēr es esmu jauns, tikmēr nē. Man arī likās, ka tā šķīstība un viss tas, kā tas man dzīvi mainīs un tā, bet labā ziņa bija tā, ka man bija izmisums. Man bija tik slikti, ka es biju gatavs saprast, ka man ir jāmaina kaut kas dzīvē kardināli, lai man nebūtu tik slikti, un iespējams man būs labāk. Protams, es ļoti gribēju apprecēties, es ļoti gribēju ģimeni. Man likās, ka 40 gadi, tas ir pēdējais brīdis, kad, ja es gribu vēlreiz ģimeni, tad tas ir pēdējais brīdis, kad viņi jāveido. Un tā iznāca, ka es iepazinos ar savu tagadējo sievu, un mēs sākām iet pie krišnītiem. Ja? Bet tad es iepazinos ar vienu, tāpat turpinājis lūgt Dievu, lai viņš man atver durvis, un es iepazinos ar vienu džeku, kas bija atbraucis no Dubajas, no Pakistānas, kam bija atvērta ēstuve, un mēs viņu bieži runājām. Viņš saka, atnāc uz mošeju. Un tad es aizgāju pirmo reizi, tikai padzert tēju, tad es aizgāju otro reizi, un es sastapos atkal ar to, ko es biju sastapies Ēģiptē, ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas man pārsteidza. Ja teiksim, to es agrāk ne pie tiem budistiem, ne pie krišnītiem vai kristiešiem, es tā nebiju sastapies, ka es redzēju, ka tur reāli, ka cilvēki, viņi pa īstam no sirds, viņi mīl Dievu, viņi to, tas, kas ir pateikts, viņi to dara. Protams, ka man likās šausmīgi. Bļāviens, 5 lūkšanas dienā, kā tas tā var būt viena, tur celties no rīta, tur 4 no rīta uz lūkšanu, kas, šausmas, ārprāts, un 5 lūkšanas dienā, tad tur to nedrīkst, to nedrīkst, man likās tas viss briesmīgi, un tāpat laikā es redzēju, ka tie cilvēki ir tik gaiši un laimīgi, jā, un tik priecīgi, ka es sāku viņos ieklausīties, un sāku iepazīt, un tad, man tagadējā sieva, viņa pieņēma islāmu pirms manis. Tas bija interesanti. Viņa aizbrauca tikties ar muslimu sievietēm. Viņām ir savi tādi sanākšanas, ja? Tā saucamais talims. Un es biju mošejā, es nebiju pieņēmis islāmu, es vienkārši biju aizgājis uz mošeju, atkal satikties, parunāties, jo es visu laiku filtrēju, es laiku tā domāju, man vajag vai nevajag, vai es baidījos arī, ka man tur atkal, varbūt tu tomēr ir kaut kādi teroristi, varbūt viņi grib man tajā tīklā, tur vēl kaut kā. Un tad tajā mošajā viss saka, tūlītās viena māsa pieņems islāmu. Bet mana sieva, kad brauc uz to taliņu, mēs sarunājam, ka mēs vēl pāris nedēļas mēs taču to nedarīsim noteikti. Viņi vispār bija kategoriski pret islāmu. Kategoriski viņai likās, nē, islāms nekad. Bet viņi brauc pie tām sievietēm. Un tad tajā brīdī mošajā zvana telefons, jo sieviete, ja atrodas citur, tad šahādu, noskaitīt šahādu un pieņemt islāmu, tas ir diezgan vienkāršs process, bet tur ir savi ierobežojumi. Imāms sēdēja mošejas centrā ar ieslēgtu telefonu, jo vajadzēja 4 lieciniekiem vismaz būt, kas dzird to šahādu. Un es dzirdu pazīstamu balsi, un pie tam viņi runāja angliski, jo imāms toreiz bija puisis no ārzemēm, ja? Viņš latviski nerunāja. Un es dzirdu pazīstamu balsi, un es dzirdu, ka mana sieva, toreiz viņa nebija mana sieva, ka viņa skaita šahādu, ka viņa pieņem islāmu. Un tajā brīdī es sapratu, ka man pietiek baidīties, ka man tas ir jādara, un man vēl viens no brāļiem, viņš saka, ko tu varbūt arī, un tad es 5 minūtes pēc viņas es pieņēmu islāmu. Tad mēs apprecējāmies pēc nedēļas, un 3 gadi ir pagājuši, mums ir meitiņai gads, un, jā, mums ir brīnišķīga ģimene,
Tagad es saprotu, ka tā dzīve, kura bija līdz tam, un tā dzīve, kur ir pēc tam, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, un es esmu ļoti pateicīgs. Kaut kā tā. Jā. Briesmīgi. Mana mamma pateica tā, tu esi pilnīgs nodevējs, tu esi nodevis visus vecākus, visus senčus, visus, tas ir briesmīgākais, ko tu varēji izdarīt. Tad, kad es lietoju, pirms 15 gadiem, es lietoju narkotikas, ļoti nopietni lietoju narkotikas. Tas bija pirms 15 gadiem. Mana mamma tik briesmīgi nereaģēja, ka viņa to uzzināja. Nekā tad, kad es pieņēmu islāmu. Principā Latvijā, visiem latviešiem, ar kuriem es esmu runājis, kuri ir pieņēmuši islāmu, vislielākās problēmas. Man arī daudz draugi ar mani pārstāja kontaktēties. Tā tas ir. Bet tas jau jāsaka tā. Es to neuztveru par savu problēmu. Jo mana dzīve ir laimīga. Viņa nav kļuvusi nelaimīgāka. Tā ka tas ir tā. Un tas, lai uztvertu arī viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit, dalīties un runāt ar jums, jā, lai tā attieksme būtu citādāk un saprotošāk. Jo, kā es runāju ar vienu Azerbaidžānu, kurš 27 gadus šeit nodzīvis, viņš saka, tādus nacionālistus kā latvieši, viņš saka, es nekur neesmu redzējis. Un tik ksenofobiskus cilvēkus, kas baidās tik ļoti no visa svešā kā latvieši, tā tas ir. Mēs latvieši esam ārkārtīgi ksenofobiski tauta un ļoti liela nacionālisti. Tajā līmenī mēs esam. Tas svešais, tas nav mūsējais. Tas ir slikts uzreiz. Kaut gan iespējams, ka tas ir labs, bet ja tas ir svešs, tas ir slikts. Katram no jums būs tāds jautājums. Ja viņš nav līdz šim bijis, es gan domāju, ka jums ir bijis. Jā, tas jautājums, jo viņš parasti, piemēram, tad, kad es stāstīju savam dēlam mazajam, jā, par Dievu, viņš nekad neuzdeva jautājumus. Viņam pilnīgi viss bija skaidrs. Bērniem, ja jūs stāstīsiet, teiksiet par Dievu, ka ir Dievs, ka viņu jālūdz, viņi nekad jums neuzdos nekādus baigos jautājumus. Viņam, jā, Dievs ir skaidrs, tas ir, mēs visi piedzimstam. Dievbijīgi un dievticīgi. Vienkārši pasaule šodien ir citādāk, ir citas vērtības. Bet tikko jūs lidmašīnā, jūs lidosiet uz Londonu, vai Ņujorku, un viņi sāks kratīt, jūs tūlīt sāksiet lūgt Dievu, ticiet man. Ja? Tur nav neviena lidmašīnā, ka viņi krata, kas pat piloti dažreiz to dara. Piloti ir diezgan dievbijīgi cilvēki. Es pazīstu daudz pilotus, jo kādreiz pats mācījos par pilotu. Tāpēc viņiem ir vertikālās attiecības. Tāpēc es nepazīstu pilotu, kurš nav dievbijīgi un kurš nav ticīgais. Varbūt viņi nav reliģiski ļoti cilvēki, bet viņiem visiem ir skaidrs, ka Dievs ir un ka ir jābūt šīm attiecībām. Mūsu mērķis nav jūs te pievērst tagad visus islāmam un tā, bet katrā gadījumā mēs gribējām, lai jums rodas iespējas un viedoklis par šo reliģiju no cilvēkiem, kuri paši praktizē islāmu. Jo ar islāmu, tāpat kā ar kristietību un jūdeismu un visām citām reliģijām, ir līdzīgi ļoti. Ir daudz cilvēku, kas jums teiks, es esmu muslims, es esmu islāmticīgais. Tāpat kā daudzi nesā krustiņus, bet viņi ir baznīcā bijuši pēdējo reizi labākajā gadījumā, tad, kad kristīja viņus. Ja? Ja? Bet viņi saka, ka viņi ir kristieši. Un tāpat ir ar muslimiem. Ir ļoti daudz arī, kas saka, ka viņi ir muslimi, bet ir praktizējošie muslimi. Cilvēki, kas šo reliģiju praktizē. Mēs esam tie, kas praktizē šo reliģiju. Mēs esam vietēji. Ja? Mēs esam no šejienes. Mēs principā esam jums ļoti tuvi. Ja? Ja mēs pameklētu tur mēs atrastu kaut kādu draugu starpā un radinieks. Tie, kas dzīvo Latvijā, mums maksimums ir 3 cilvēku starpā. Maksimums 3. Caur 3 cilvēkiem mēs atrastu saikni, ja? Kā mēs esam pazīstami. Tie, kas dzīvo ārpus, ir 6. Ar jebkuru pasaules cilvēku. Ja? Tā kā mēs visi esam ļoti saistīti cilvēki. Un, līdz ar to jums varētu būt vairāk informācijas. Un tad, ja jūs uzdosiet to jautājumu, brīdī, kad kaislības pāries, brīdī, kad būs par maz, kad būs daudz, bet vienalga par maz, tajā brīdī, kad jūs iespējams iegūsiet visu,
par ko jūs sapņojat šodien, un jūs sapratīsiet, ka tas nav viss. Jūs sapratīsiet, ka laimes tā nav. Viss ir, bet laimes tā nav. Tajā brīdī, iespējams, jūs iedomāsieties par to, ka, kā Imrāns teica, varbūt jums nebūs hematoma uz kājas un trakas suns kaklā. Es nenovēlu to. Būs brīdis, kad jūs padomāsiet. Jums būs informācija par islāmu, par jaunāko, šobrīd visstraujāk, par reliģiju, kas visstraujāk attīstās, un par reliģiju, kura dod šo iespēju būt laimīgam un dzīvot citādāk. Pat šajā pasaulē, tādā, kādā mēs esam, islāms dod iespēju dzīvot citādāk un justies labi.